Beidzot, tas ir noticis. Beidzot, es piedzīvoju savu pirmo reizi. Beidzot, man izdevās nomest atombumbu. Atombumba War Thunder ir tāda ļoti īpaša padarīšana, jo to dabūna tikai ļoti pieredzējuši spēlētāji. Ļoti pieredzējuši spēlētāji. Un es jau esmu 15 sižetus iepriekš veidojis par to, kā es spēlēju šo spēli, esmu publicējis savā kanālā, un vietnē Thunderskill var jebkurš publiski redzēt, ka tas esmu samērā zolīts spēlētājs. Bet atombumbu līdz šim nomest man nav izdevies, jo tas ir ļoti grūts un ļoti rets sasniegums. Bet 21. janvāra vakara stundās manu dienu tas izdevās. Un es spēlēju, lai to sasniegtu, tanku Tīģeris E. Mans visvairāk spēlētais tanks, kā jūs varat redzēt, ir Tīģeris H1, bet Tīģeris E ir ļoti līdzīgs Tīģerim H1. Tur tikai tā komandiera lūka ir mazliet savādāka, nav tik jūtīga, un arī dzinējs ir mazliet jaudīgāks. Bet savādāk bruņas tās pašas, ierocis tas pats, dizains tas pats, nav liels atšķirības. Šī karte ir Berlīnes karte, un kaut kas ļoti īpašs šim sasniegumam priekš manis ir tas, ka šī ir vienīgā karte, uz kuras es reālajā dzīvē tai vietā esmu staigājis, jo es agrāk dzīvoju Berlīnē, studēju Berlīnes Tehniskajā universitātē, un tas bija tuvumā. Tur es krosiņus pat, kad es biju īpaši labā formā, skrēju caur burtiski šīs kartes teritoriju, aptuveni tur, kur es tagad braucu. Tā kā, ir kaut kāda tāda sagadīšanās. Šis sasniegums ir pat nedaudz saistīts ar likteni, jo rīta stundās es tieši mazliet biju piesēdies un apskatījos, ko cilvēki raksta komentāros, un mazliet viņi atbildēja, un man sākās tāda neliela saruna ar vienu skatītāju, un šī saruna arī tieši novirzījās uz manu laiku Berlīnē. Un pārsteigums, tieši vakara stundās mēs esam nonākuši atkal šai kartē, un šāds pārsteidzoši labs sasniegums. Atombumbas spēlē pieredzīvot sanāk samērā reti. Man līdz šim ir izdevies pašam spēlējot pieredzēt aptuveni kādu duci reižu, kā kāds cits nomet atombumbu. Tas ir rets sasniegums, tas nenotiek regulāri, galīgi ne, tas ir kaut kas ļoti rets. Un es mēģināju izzināt, cik reti tas notiek, runāju arī ar mākslīgo intelektu. Vienā brīdī pēc izjautāšanas viņš izpļāva man ārā ciparu, tikai 0,01% no visiem spēlētājiem līdz šim ir nometis atombumbu. No visiem spēlētājiem, kuri spēlē. Te, protams, jāņem vērā, ka daudz spēlētāji vienkārši mazliet viņi paspēlē un atmetāji spēlē roku, bet tomēr ir sasniegums, un man liekas, ka no satura radītājiem, kuri šo spēli spēlē latviešu valodā un kuri tiešām publicē saturu no šīs spēles, līdz šim vēl neviens nav nometis atombumbu un tiešām latviešu valodā stāstīs par savu sasniegumu. Ka es ar lielu iespējamību esmu pirmais. Es neesmu pilnīgi droši, vai es esmu pats pirmais Latvijā, kurš to ir jau kāds sasniedzis. Es domāju, ka ar samērā lielu iespējamību ir spēlētāji, kuri nekad nepublicē nevienu no savām spēlēm, kuriem nav kanāls, kuri vienkārši spēlē priekš sevis, un kuri to iepriekš ir sasnieguši. Jā. Tas ir iespējams, jo, protams, ir arī labāki spēlētāji kā es,
Bet, nu, tik un tā, es uzskatu, ka es tagad esmu tādā elitārā klubā. Es esmu klubā cilvēkiem, ļoti izredzētiem, talantīgiem cilvēkiem, kuri tiešām pārzina tehniku, kuriem ir prasme, kuri ir sasnieguši šo unikālo izaicinājumu. Es to ļoti lepojos, un es esmu ļoti priecīgs, un priekš manis šāds sasniegums ir viennozīmīgi skaidrs signāls, ka 24. gads būs ļoti pozitīvs gads. Vienkārši tāda pozitīva aura, jā, tāda pozitīva vide. Viss ir kārtībā. Šeit, protams, ir arī jāatzīst, ka tur vajadzēja arī kārtīgu karotīti laimes. Bez laimes šito visu sasniegt nebūtu izdevies. Pilnīgi nekāds jautājums. Aiz šitā mača stāv vairāk kā 100 mači, kuros es esmu spēlējis ar šo tanku, kur nebija tik labi. Jā, tai spēlē atombumba tika ieviesta 20. gada novembrī. Es jau pirms 20. gada novembra spēlēju šo spēli. Man līdz šim nekad nebija izdevies tik tālu tikt. Jo tas ir vienkārši kaut kas ļoti grūts. Un, te vienkārši sagāja vairāki pozitīvi faktori kopā, jā. Šis tanks, kā lai saka, padodas spēles ziņā, es ar viņu varu labi spēlēt. Katram ir savs spēles stils. Mans spēles stils ir vairāk orientēts uz cīņām pilsētas vidē. Un, šis tanks ir ļoti piemērots cīņām pilsētas vidē, jo viņam ir samērā biezas bruņas sānos. Pilsētas vidē var sanākt sastapties, ka tev arī kāds iešauš sānā. Reku, mēs kreisajā pusē redzam, piemēram, panteru, ja? Pantera man tik ļoti nepatīk, tāpēc, jo sānu bruņas ir pulka vājākas, un, apakaļ gaita nav tik laba. Es braucu apakaļ, pa mani šauj, man ir slikti. Tagad man ir tas torņa griešanās mehānisms sašauts, un es metu jau dūmu granātus, tas ir arī kaut kas ļoti svarīgs. Labam tankam ir jābūt dūmu granātām, lai viņš atkāpjoties var izmest granātus, un es tagad gribu atkāpties apakaļ uz bāzi un saremontēt to tanku, bet tad es domāju, aidies ar viņu. Kaut arī man no 5 komandas locekļiem iekšā vēl ir tikai 2. Viņi tur knapi turas. Un to torni es pagrozīt vispār vairs nevaru. Saku, es tomēr kaut kā turēšos. Un beigās es esmu spiests to tanka vannu vienkārši grozīt tai virzienā, kur ir pretinieks. Es to torni beigās tagad vairs nevaru pagriezt, jo tas griešanas mehānisms ir sabojāts. Bet es tagad saku vienkārši dies ar viņu, cīnos tālāk. Un kur arī pienāk beigas. Redz, kur arī pienāk beigas T-34 man sašauj. Kā jūs varat redzēt, esmu samērā nopelniem bagāts spēlētājs. Spēlēju ilgstoši. Jau, tiešām daudzas stundas. Kopsumā pat dienas ir pavadītas. Ar šo spēli spēlējot līdz tādam punktam tikt nevar ātri, bet šādi tas izskatās, ja jūs tiekat līdz šam punktam. Jūs varat, kā lai saka, virs lidlauka, tad paņemt sev smago 4 motoru lidmašīnu. Vienkārši tāda kā laimes sajūta, tāda kā priekas sajūta, jā, tagad viss notiks. Un arī mazliet bailes, jo ienaidniekiem jau arī ir lidmašīnas, ja viņi mani var notriekt. Virs kaujas lauka lidinas lidmašīnas. Viss šitais veiksmes stāsts varētu beigties, ja lido ienaidnieks, un viņi uz kaujas lauku dzird tagad sirēnas. Viņi zina, tagad kāds ir ticis tik tālu, tagad kāds mēģinās nomest atombumbu. Un man vienkārši jānomet atombumba kaut kur uz kaujas lauku, nav pat precīzi svarīgi kur.
Un ar to tad visa tā spēle beigsies, mūsu komanda vinnēs un visi ienaidnieka tanki tiks iznīcināti. Viņi ir dusmīgi, viņi jau zina, uz kurien tas ceļojums ir, tāpēc jau šauj pa mani. Viņi jau zina, ka tur nekas labs priekš viņiem nebūs, tāpēc viņi tā dusmīgi ar pretgaisu vēl mēģina man kaut ko izdarīt. Tā nomešanas procedūra nesanāca tā kā. Un redziet, nāk pretī vēl viens. Mani vēl beigās sašāva, bet skaisti. Es nevarēju to bumbu nomest tik ātri, kā es gribēju. Tur bija problēmas bez šī nometot, bet es viņu nometu tomēr un sanāca viss. Lepnums, prieks, tiešām, ka es esmu ticis šajā sevišķi ekskluzīvajā klubā, jā, no Latvijas politiķiem, lai cik viņi veiksmīgi vai neveiksmīgi būtu, man liekas, es pavisam viennozīmīgi vienīgais esmu. Ja Kariņš tagad sāktu spēlēt, piemēram, šito spēli vai kāds cits politiķis, viņam vajadzētu ilgus gadus cīnīties, ņemties, pirms viņiem vispār kaut kas sanāk. Tā kā jā, priecīgs brīdis. Paldies, ka skatījāties!